Zemapziņa glabā 95% no visas informācijas un no visas tavas personības un no visa tā, kas tu esi. 5% ir tikai tas, ko tu ar apziņu vispār kaut ko var noteikt un izvēlēties. Pārējo visu vada zemapziņa, kas nozīmē, ka tie ir tā kā cietais disks, jā, kas viss glabājās arī, reāli mūsu ķermenis ir tas cietais disks, kurā visa zemapziņas informācija glabājās. Zemapziņa pārvalda visu to gramošanas procesu, visu to elpo, visu tos ķermeniskās darbības. Zemapziņa tā, kas visu to pārvalda un kur izvēlās, kurā brīdī tev vēders iziet, neiziet, kas notiek tā tālāk. Un to visu nosaka zemapziņas programmas. Un tās programmas, lielāko daļu visas programmas mūsos salādējās iekšā līdz 7 gadiem. Bērns pirmos 2 gadus, 1. un 2. gadā viņš ir delta smadzeņu viļņu stāvoklī, kas vispār ir tā kā neko tā kā, tā vispār tur neko pat neatceries. Un pat zemapziņas sesijās iedod lādētāju, jo 10%. Respektīvi, kur tu vienkārši pilnībā uzņem tikai informāciju un neko vispār nesaprot, tad pēc tam tālāk no 3 līdz 7 gadiem viņš ir teta veives stāvoklī, teta viļņu stāvoklī prāta, kas ir vienkārši tāds hipnozes stāvoklis, principā bērns līdz 7 gadiem ir vienkārši hipnozes stāvoklī, kur viņš visu laiku, viņš ir atvērts ieteikumiem un iegalvojumiem. Viss, kas viņam principā tiek pateikts, tur nav nekāda filtra, nav nekā kritiskais faktors, vispār nav izveidojies vēl starp zemapziņu un apziņu. Līdz ar to visu, ko tu bērnam saki līdz 7 gadiem, tas vienkārši pat taisno krīt iekšā zemapziņā, kā programma, kā pārliecība, kā ticība, kā jebkas. Un tas interesantākais ir tas, ka no pieaugušo skatu punkta mēs gan neviens neko baigi daudz neatceramies no tā laika, kas līdz 7 gadiem varbūt kaut kāds pāris tādus superspilgtos notikumus, bet principā vairāk neko. Līdz ar to tikpat labi tev varēja kaimiņš vienkārši katru dienu stāstīt, kad tu esi vīrietis, piemēram, man varēja stāstīt, kas ir džeks, un tad es nesaprotu, kāpēc grib mainīt dzimumu. Un es laiku jūtos, ka es neesmu tā kā īstajā ķermenī, tāpēc, ka īstenībā man vienkārši kaimiņš programmēja līdz 7 gadiem visu laiku teica, ka es esmu puika, nevis meitene vai kaut tam līdzīgi, tādā super primitīvā līmenī. Bet vienkārši visas tās lietas tev tur vienkārši, mēs pat nenojaušam, kas ir tas viss, visas tās programmas, kas ir savāktas, visu vaibu, apkārtējo vidi, visas sajūtas, visas vecāku emocijas, vecāku pārliecības, vecāku domas, skolas, visu, līdz 7 gadiem no skola, bet, respektīvi, visu tā vidi, kurā tu tuvākajā apkārt esi, viņi vienkārši tā kā sūkus, visu to sasūc iekšā. Un tad pēc tam tālāk staigā ar tādu pilnu mugursomu vienkārši ar programmām, pat nenojaušot, ka tev tāds vispār ir. Un, protams, ļoti daudz no tām ir, vajadzīgas, noderīgas, labas, nezinu, kā vienkārši, kā ielikt karotu mutē un kā aiziet uz toleti un tā tālāk varbūt varētu būt noderīgi, bet ļoti daudz ir limitējošas, nevajadzīgas, absolūti negatīvu domāšanu un pārliecību par sevi radošas, noniecinošas, vēl visādas, kas ir saistīts arī ar laikmetiem, kādā katrs ir dzīves un par to, kāda bija valsts iekārta un kāds vispār bija kopējais vibes pasaulē un tajā, kurā tu uzaug un tā tālāk. Un tad tu gribi tur kaut kādā vecumā sākt normāli izpausties un būt, darīt to, kas tev iekšā te kaut kur sirdsbalss, uz ko tev aicina. Kas tur ir? Es pilnībā saprotu, ko tu runā. Man čoms ieprogrammējuši ņaukt līnijas atcerīgā. Jā. Labas arī. Bet tāpēc ir tie arī senos laikos jau tie teicieni, ja iedam man bērnu līdz 7 gadiem, es tev, pat uztaisīšu viņu par jebko. Tāpēc, kad vienkārši tu vari, ir taču tie trakie kaut kādi varianti, kur kaut kādās tur, kas tur bijis, tur ir dokumentāla filma kaut kad skatījos, kur kaut kādā tur Krievijas sāģā, kur tur, bērns bija kopā ar suņiem pie ķēdes piesiets, un viņš reāli tā kā suns uzvedās un vienkārši ej un tā tālāk. Tu vari jebko ieprogrammēt, tāpēc ir tā, ka melnādainais vai ķīnietis var piedzimt, tikt adoptēts vai piedzimt Latvijā un runāt tekoši latviski, vai latvietis var piedzimt Ķīnā un runāt perfekti ķīniski, Tev vienkārši visu to ieprogrammē, absolūti. Un tad pēc, no 7 līdz 12 gadiem ir jau varās cietas portāls, bet tāpatās vēl daudz ko tur var saprogrammēt, un tā kā vēl arī vieglāk viss iet iekšā, un tad jau viss tad ir kritiskais faktors, tāda siena izveidojās starp tiem 5% apziņu,
Un tiem 95% zemapziņas. Un tad vienīgais veids, kā tu vari savā zemapziņā kaut ko dabūt iekšā, ir caur nenormālu darbu un atkārtošanu. Līdz ar to sanāk, ka bērnībā tu vari iemācīties valodu vienkārši esot te vidē, kur apkārtā valoda ir, un tu vienkārši viņu māki, pēc tam vēlāk jau tev tur jāmācās tā valoda normāli ilgi un jākaļ iekšā, lai tev vispār viņi ieiet prātā un galvā. Klavieres tu vari tur iemācīties normāli ātri, tur 3 gados, 4, 5 vienkārši perfekti, ka tu vairs nekad mūžā neaizmirsīsi, kā spēlēt klavieres. 30 gados tu pirmoreiz apsēdīsies pie klavieriem, tev vienkārši būs vienkārši what is going on, vienkārši tie pirksti vispār neko nesapratīs, kas viņiem jādara, un tev aizņems nenormāli ilgu laiku, vienkārši un tad vienkārši ilgstoši atkārtojot ar lielu piepūli, beigās tu tādā veidā ar to kritisko faktoru iedzen iekšā kaut kādu jaunu informāciju. Un tad pēc tam jau tālāk, ka viņi aiziet visas tās lietas, ko mēs darām autopilotā. Piemēram, braukt ar mašīnu iemācamies, ja tas prasa laiku, tā koordinācija, sākumā tu vienkārši, kas tur notiek, tev normāli daudz lietas vienlaicīgi jādara. Un tad pēc tam jau, kad tu māki ar mašīnu braukt, tu jau vairs nedomā, tavas visas darbības notiek automātiski, tāpēc, kad viņi ir visa tā informācija jau ir iedaunlodēta iekšā zemapziņā, un nu jau pēc stūres sēžās un brauc zemapziņa principā. Jā, tu ar prātu tur var vispār aiziet domās savās kaut kādās, un tur no Rīgas līdz Liepājai aizbraukt, vispār neatcerieties, kā tu tur nonāci, bet tavs ķermenis vienkārši automātiski aizbrauca. Tāpēc, ka tas jau ir zemapziņā iekšā, un zemapziņa māk braukt ar mašīnu, tas ir jau droši. Un tāpēc, kad apziņa tie 5%, viņi nespēja tik galā ar tik daudz uzdevumiem vienlaicīgi. Tāpēc bērns sākumā, kad viņš ir maziņš, viņš tur neredz, nesaprot, nevar tur īnā koordinācija, nevar pastaigāt, piecelties, veļās, viss krīt, vēl kaut kas tā tālāk, tāpēc, kad zemapziņa mācās, kā pārvaldīt to ķermeni vispār un visu. Un ja nebūtu tas zemapziņas cietais disks, kurš reāli uztur visu to informāciju tevī, lai tu varētu operēt, tev vienkārši katra sekunde būtu nenormāli challenging, jo tev būtu jāapstrādā tā kā tā apziņas daļai, kura nav spējīga apstrādāt tik nenormāli daudz informācijas vienlaicīgi, ja, no jauna. Viņi vienkārši būtu visu laiku kārtos augšā, un tas tā kā, datoram procesors, ja nevēl, ka tu vienkārši piespied vienreiz ar peli kaut kādu klikšķi, viņš uzkarās atkal, un tad pusstundu gaida, kad viņš tā kā tiek ar vienu darbību galā, un tad atkal uzspied nākošo pogu, un viņš atkal uzkarās, jā. Un lai tā nebūtu, tad respektīvi, tad zemapziņa uztur lielāko daļu visas tās lietas, lai viņas nav atkal un atkal no jauna jāatkārto. Kas ir forši, tas ir palīdzoši rīks, lai mēs varētu te operēt, bet tas nozīmē, ka tur reāli ir, tur glabājas viss iekšā, gan labais, gan netik varbūt labais vai noderīgais. Un tāpēc, ka ir tas kritiskais faktors, un viņu var apiet, tā vienkāršā versijā tikai vienīgi ar nenormāli daudz atkārtošanu un drausmīgi lielu darbu. Tas ir tas, kas padara to, ko mēs ar Edvardu šodien runājām, ja, par garīgo praksi un prāta treniņu un tā tālāk un disciplīnu. Tas ir tas, kas prasa to nenormāli lielo piepūli, tāpēc, ka zemapziņa grib iet autopilotā. Un, ja tu esi ieprogrammēts darīt lietas vienā veidā, tā kā tas klasiskais, ka tev ieradumam ir liels spēks, ja, tu esi ieprogrammēts darīt lietas vienā veidā, viņa negrib mainīties, viņa darīs visu iespējamo, lai tu nemainītos, jo zemapziņas uzdevums ir tā kā turpināt, atkārtot to, kas viņā ir ielikts, un dzelžaini pie tā turēties un to nemainīt. Ja tu, piemēram, iemācies braukt ar mašīnu, un ja būtu tik viegli, ja zemapziņa nebūtu tik stingra savā uzstādījumā, tad vienkārši tu iemācies braukt ar mašīnu, un tad tu piesēdies pie stūres, un pēkšņi šodien zemapziņa izdomāja aizmirst, kā braukt ar mašīnu. Un tu vienkārši vispār nevar sev uzticēties nekam. Ja? Līdz ar to viss, kas glabājas mūsu zemapziņā, to izmainīt ir ļoti grūti. Tas prasa vai nenormāli lielu piepūli, ilgu darbu, smagu un daudz atkārtošanu, repetīciju, lai vispār kaut ko izmainītu. Vai tad otrs variants ir, tas ir, ko es notarbojos, ir apējot kritisko faktoru un noņemot to, kā lai saka, to aizsarga joslu starp apziņu un zemapziņu. Mēs varam tikt iekšā zemapziņā pa taisno iekšā tāpatās, atvērt viņu vaļā tāpat, kā viņi bija mums vaļā pirmos 7 gadus no mūsu dzīves, un paskatīties, kas tur pa miskast ir un kas ir tās programmas, kuras mums ir jāizņem ārā, kuras mums nevajag. Šito nē, fuj, šits nedara, šits traucē. Un, respektīvi, viņu iztīrīt un ielikt un atstāt tikai to, ko tev vajag. To mēs darām zemapziņas klīnikā.
Edvards laikam ierakstīja, kam interesē vairāk, kas grib apskatīties, kas ir tie spieķi un tie trakās lietas, kas katram no jums traucē savā zemziņas šitajā visā uzstādījumā. Tad klīnikā konsultācijas laikā mēs varam atrast, pats var ieraudzīt to visu, tas nav, kas tur kaut ko pasaka, tur vienkārši pats to visu ierauga, sajūtas, saprot, un tad ir ļoti liela skaidrība jau parādās un tā. Tā, kad jā, līdz ar to tas ir daudz nopietnāk nekā mums pat šķiet, mums arī to neviens beigi nestāsta un nemāca. Un tad mēs pat neapzināmies, kā vispār tas viss strādā. Bet jā, un tad tās ir tās programmas, pārliecības, ticības, uzskati, jā. Tas viss, un tad vienkārši beigās ir, kas tad tu vispār esi? Tu esi vienkārši staigājoša datorprogramma, ietāņem, kamēr tu domā, ka tu esi cilvēks ar savu personību vispārējo. Un kamēr, un tas, ko mēs skatījāmies, ko Joe Dispenza dara arī un tā tālāk, ka viņš ir, tavu personību nosaka tavu personisko realitāti. Un ja tu gribi, lai tavu personiskā realitāte mainās, tev ir jāmaina savu personību. Un tas arī ir tā zemziņas programma kopums, veidot tavu personību tieši tādu, kāds tu šobrīd esi. Un ja tev nepatīk kaut kādi iznākumi tavā dzīvē, kādi tev ir, vai finansēs, vai attiecībās, vai karjerā, vai ar ko tu nodarbojies, vai kā tev veicās, vai neveicās, cik ļoti tu sev patīc vai nepatīc, cik ļoti tev ir kaut kādi aizvainojumi, pārdzīvojumi, lietas, kuras tu nevar aizmirst, piedot vēl kaut ko, ja, liekie svari nevar apstāties ēst, vai, katrs mēs dīlojam atkarības un slimības un vispārējais, ja. Tas ir tas, kā tās visas ir sekas tam, kā darbojas programmas, cik kropļovēti darbojās viņas mūsu zemziņā. Un ja mēs gribam izmainīt kaut ko tajās sekās, tad mums ir jāstrādā ar cēloni un jāskatās, no kurien tas viss nāk. Un tad var iet pa taisno pie Edvarda. Man kā gaismotājiem interesē, vai es varu tev nogaismot. Var iet pa taisno pie Edvarda un vienkārši strādāt ar pašu galvenāko cēloni, kas ir, ka tu neesi vispār cilvēks, un cēlonis ir tajā, ka tu sapņo, tas visu problēmu sakne ir tajā, ka tu sapņo. Bet tas, ko klīnika dara, ir palīdz, nomainījās krāsas, tās gaismas. Klīnika palīdz, kā ir tev? Vajag interesants, izstos kaut kāds šādā video spēlē. Un klīnika palīdz attīrīt sevi no tām smagajām programmām, kuras ir ļoti grūti izņemt ar tikai vienīgi prāta disciplīnu un tīrību. Jo tās smagās programmas, viņas var ar patiesu piedošanas praktizēšanu arī iztīrīt, viņas var, bet tas prasa ļoti lielu piepūli. Ļoti lielu visu, un tad tas, ko var izdarīt ar zemziņas terapijas palīdzību zemziņas klīnikā, tas atvieglo nenormāli to darbu, kas tāpat būs jādara, pēc tā nekur, lai tiktu ārā no šejienes un lai būtu reāli justos laimīgs, mierīgs, piepildīts un priecīgs. Bet man tas nenormāli arī palīdzēja ar visu brīnumu kursu praktizēšanu. Man bija tādas tik smagas visādas programmas iekšā, kuras man nebija tāds laimīgais variants. Laimīgais variants, kā Edvardam ar super lielo dzīves krahu, kur vienkārši lielāka daļa visas programmas vienkārši vienā reizē aiziet, vienkārši pie super lielām ciešanām. Tas, ko vakar arī mēs klausījāmies, ka Joe Dispenza runā par to, ka ir cilvēki, ka tu nonāc līdz pilnīgai krīzē, ka tev tur pasaka, tev mēnesis palicis, ko dzīvot. Un tad tu vienkārši, labi, ko man ir ko zaudēt, visu, un tad tu vienkārši, man palicis mēnesis, man īstenībā ir iepriekš tas darbs, kur es esmu, un vispār nepatīk darīt to, un es īstenībā negribu vispār, kāpēc es dzīvoju tā, kā es dzīvoju, man ir mēnesis palicis, ko dzīvot, es dzīvošu tā, kā es gribu, vienmēr es gribēju dzīvot, un tu tajā brīdī tev vienkārši lielākā daļa programmas vienkārši pašas no sevis beidzās, tikai tāpēc, ka ir kaut kāds tik liels katalizators, kaut kāds milzīgas pārmaiņas vai kaut kāds nenormāls šoks dzīvē, kurš tev piespiež vienkārši mainīties, un tu pats vienkārši tu izdari to izvēli pat bez milzīgas piepūles, tāpēc, ka tev vairs nav variantu. Un tad nomainās tavas programmas, viņas tā kā daudzas vienkārši izkrīt, atkrīt, un tad tu pilnībā nomainies, un reāli daudz cilvēku vienkārši vispār izdziedinās ķermenis, tev pasaka, tev mēnesi, ko dzīvot, un pēc 10 gadiem tev projām dzīvo un viss kārtībā, bet tikai tāpēc, ka tu izmainies. Ja tu būtu palicis tāds pats, kāds tu biji, tad tieši tā arī tas viss turpinātos. Un tad tiem, kam nav šīs, vai kas negrib sagaidīt to lielo krahu, un negrib vilkt līdz tam brīdim, kad, ir tādā pakaļā vienkārši, un kad purvā vienkārši līdz šejienai jau viss jau smok nost grimst un vienkārši vispār pazūd, tad
Tad ir forši, kad ir tāds rīks kā zemapziņas terapija, kas var palīdzēt izravēt tās daudzas lielās, smagās aizvainojumus, pārdzīvojumus. Nu, tur ir ļoti daudz visiem iekšā slēpjas, kas nosaka to, kā mums vispār viss notiek un kā mēs pieņemam lēmumus. Es teiksim, varētu būt, nu, kā teiksim, apliecinājums tavam pacientam. Es kādreiz biju normāls cilvēks, man bija darbs. Es izgāju pie zemapziņas terapiju. Viņš šķiet, ka man viss ir kārtībā. Jā, laimīgs cilvēks. jā. Tā, kad tas īsumā par zemapziņu.